Visiem labdien! Mums ir tāda šodien kārtējo reizi sanāk, ka es tā kā vairākas reizes runāju par līdzīgām tēmām. Iepriekšējā reizē man saruna bija par to, kā tad mums sportā tas notiek ar cilvēku, ko viņš izbauda, ko viņš iegūst, plusus, mīnusus sportojot. Un šodien mums ir saruna par locītavām, par saistāvdu atjaunošanu, jo tēmas aktualitāte nemazinās visu vecumu cilvēkiem, skatoties apkārt, satiekoties ar cilvēkiem, runājoties, šī tēmas aktualitāte, viņa tiešām nemainās. Par locītavām mēs runājam ar pavisam jauniem cilvēkiem, runājam ar cilvēkiem gados, jā, un tas ir absolūti tāds mūžīgais jautājums, un man šķiet, ka mēs nekad arī nebeigsim par to runāt, jo tas, ko, teiksim, mēs ieguldam sevī, tas ir zināšanas pirmkārt, un otrkārt arī tīri pēc tam, ko tad tālāk darīt ar tām problēmām, kā tad viņas risināt. Es mēģināšu šodien tātad kopīgojot jau tagad ekrānu, skatīsimies, kā mums tas šoreiz izdosies. Ļoti ceru, ka viss izdosies. Parādīt arī to vizuālo materiālu, ko es esmu sagatavojis. Mani sauc Aira Gālis, esmu arī certificēta trenere paralēli tam, kas esmu veselības speciālists arī šajā nutricioloģijas jomā. Un paralēli tam, kas esmu arī skolotāja, kas ar bērniem mazliet strādā pāris dienas nedēļā. Un paralēli tam es, protams, arī nemitīgi pati mācos, un tad es katru reizi kaut kādus jaunus akcentus ieraugu, ko ir vērts nodot tālāk. Mūsu šodienas tēma saistāvdu locītavu atjaunošana, kā jau teicu, ir mūžīga un tāda kā, varbūt tā kā tāda, kas nekad nebeidzās, bet atkal neiet uz priekšu, man tagad slaids, ļoti interesanti. Labi, es pamēģināšu šitādā veidā. Ar bultiņu negāju. Tad locītavas uzbūve. Kāpēc vispār locītavas var sāpēt? Jo tad, kad mēs dzirdam no cilvēkiem, ka viņam sāp tā vai cita locītava, tur iemesli var būt ļoti dažādi, bet ir viena lieta, ka mēs ļoti varbūt aizmirstam par to, kas tad vispār locītavā ir. Es ceru, ka var redzēt zīmējumu ar visiem tiem nosaukumiem. Tātad ir gan kauls, gan skrimslis, gan ir saites, kas ir savienojošas, gan ir locītavas šķidrums, locītavas somiņa. Un tie iemesli var būt ļoti dažādi. Var tas skrimslītis būt nodilis, kad sākas problēmas ar locītavām. Varbūt kaut kādi iekaisuma faktori, varbūt locītavas šķidrumā ir kādas baktērijas, kas cilvēkam vienkārši rada šo diskomfortu, un tad, ja zina to pašu pamatiņu, tad tālāk, kad mēs jau skatīsimies, kas uz katru šo daļu var ietekmēties, tad varbūt tas mazs atkārtojums, kā tad locītava vispār ir uzbūvēta, šādā pavisam vienkāršā schēmā. Tad mēs paskatāmies, tad mēs pēc tam arī savilksim kopā, kas uz ko attiecās, jo mēs runāsim gan par kaulu, gan par skrimsli, gan arī par locītavu šķidrumu, kas tajā var būt un kāpēc var būt problēma. Protams, ka novecošana, aptaukošanās, cilvēki, kas nekustās, profesionāli sportisti lielajās slodzēs, tas ir par mani kādreiz jaunībā. Dažādi mehāniski bojājumi, pārslodzi, ja jums ir smagi fiziski darbi, visdažādākā veida. Smags tas ir arī mazkustīgs un sēdošs bieži vien, tas ir savā ziņā arī smags, jo tas ir organismam smaga slodze. Un, protams, iekaisuma procesi un piesārņots organisms, jo mēs savā veselības koncepcijas šajā kompleksajā pieejā cilvēkiem vienmēr mācam arī par organismu attīrīšanu. Tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Tad viss tas kopā, par ko šodien liksim tos akcentus, tas ir veselīgs dzīvesveids, tas ir saprast, ko mēs arī, protams, ēdam, kā mēs vispār uztveram pasauli, arī domāšana šeit, manuprāt, ir svarīgs moments, kā mēs uztveram notiekošo, un tāpat ir šīs mērenās, veselīgās, dozētās fiziskās aktivitātes, kuras ir ārkārtīgi svarīgas, jo uzlabo mikrocirkulāciju pilnīgi visos audos, tā skaitā kaulos un visu, kas aptver locītavu. Uzturs, kas ir sabalansēts, pilnvērtīgs, cik mēs spējam nodrošināt, un, protams, arī visi specifiskie produkti, par kuriem arī parunāsim, kas ir tieši locītavām un saistāvdiem. Tad tālāk ir kaut kādi produkti, par kuriem mēs atsevišķi varētu runāt, bet tas tikai ir tā kā uzskaitījuma veidā šoreiz, tad mums ir gan visi citrus augļi ļoti daudz, ķirši, zaļā tēja, ķiploki, soja, olīveļas, zīves, zivju eļļa, rieksti, kurkumu un tā tālāk ir vesels saraksts ar tādiem produktiem, kuri jums dos noteikti atbalstu, lai jūsu organismu visi šie saistāvdi locītavas būtu labā veselībā. Par mazkustīgu dzīvesveidu tad mēs
pieskārāmies pavisam drusciņi. Šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka tās kustības var būt visdažādākās. Ja mēs esam pastaigās, nojojam, braucam, peldam, slēpojam, nezinu, ko vēl daram, jā, bet viss tas, kas mums rada mūsu tādu baudas sajūtu, tas viss ir jāiekļauj, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Izvilkt sevi laukā, jā, kā mēs arī kādreiz skrējēji saka, tā galvenais ir sašņorēt kurpes un izvilkt sevi laukā no telpas, un tad jau var tālāk jau aiziet tas process dabīgi, jā, ka mēs izkustamies, bet nevis sēžam dīvainā televizoru, skatoties vai vienkārši tādā nekā nedarīšanā, jā, kas arī ārkārtīgi ir ieradums daudziem cilvēkiem, un daudzi atzīst, ka viņiem ir grūti iet ārā no šī ieraduma, bet ticiet man, pamēģiniet, jā, un jūs sajutīsiet to prieka sajūtu, kas ir no tā visa. Un tagad tie 4 etapi, par ko vispār mēs runājam, ja mēs runājam par veselības kompleksu pieeju, hidratācija, tad ir atsevišķi tēmas, mēs esam runājuši par ūdeni, jā, par produktiem, kas tad mums ir svarīgi, lai mūsu ūdens būtu kvalitatīvs, kur mēs lietojam. Acidoze, jeb organisma saskāpšana, mums ir bijuši šie te sarunu arī ieraksti gan par acidozi, par saskāpšanu, kāpēc tas ir. No kā tas rodas, kā to novērst, jā, tad arī jūs varat saviem konsultantiem jautāt, noteikti vēlreiz šo visu izskatīt, jo tas ir pamats, un tas ir svarīgi, jā, tad vienkārši to pieņemt šo te pakāpenisko tādu, secību ievērot. Tālāk attīrīšana, tas arī ir svarīgi, jo bez attīrīšanas visi šie te vērtīgi, efektīgie produkti nebūs tik iedarbīgi, jā, kā ja mēs vienkārši no starta pozīcijas paņemsim bilironu iepriekš nedarot neko citu, jā, tad tas būs jau cits efekts nekā tad, ja mēs iziesim attiecīgi šos soļus, kurus es ceru jūs šeit uz ekrāna redzat. Es ceru, ka varu Juri redzēt, jā, visus mūsu solīšus. Hidratācija, acidozes novēršana ir redzams, jā, slaidiņš. Galvenais saprast, ka mums, jā, paldies. Organisma attīrīšana, tad ir šī šūnu uzturs tie produkti, ar kuriem mēs risinām tos vai citus jautājumus, un šai gadījumā saistaudu locītavas. Tagad, ja mēs paskatāmies uz to, tādu algoritmu, jā, tad te jau ir attiecīgi gan aminoskābes, kolagēns, tātad, jā, kas ir ārkārtīgi svarīgs tāds saistaudu tādas saglabāšanas, atjaunošanās pamats, un tad ir vesela virkne ar vitamīniem, ar minerālu vielām, bez tā mēs arī nevaram, jā, un mēs tad pieskarsimies tādiem efektīgākiem soļiem, par kuriem mēs ļoti daudz no cilvēkiem esam tūkstošiem atsauksmes saņēmuši, redzējuši, jā, un mēs redzam, ka tiešām ir šie te iedarbīgie rezultāti. Un, protams, arī uzskaitījums, tātad gan tie vitamīni, jā, kas ir tā kā daudzu citu jautājumu sakarā minēti, viņi arī saistaudu locītavu gadījumā ir tikpat svarīgi. Un tad vēl kādreiz ir tādi jautājumi no māmiņām arī, teiksim, kad bērni aug, jā, tad viņi arī saskarās, tur sāp kājas un ir arī, teiksim, tādi neizskaidrojami tie stāvokļi, kad ārsts īsti nevar konstatēt, kas ir pa problēmu bērnam, ka viņam sāp locītavas, sāp kājas un kaut kādas citas sūdzības ir. Tad ir šīs te 5 aminoskābes, kuras ir ļoti jāseko, lai bērnam būtu sevišķi tad, kad straujais augšanas periods, un tad, kad bērns vēl trenējās, sporto, tas ir glicīns, alamīns, pralīns, valīns, līzīns, un tad mēs arī ejot cauri mūsu produktu šīm te pārskatam, es gribu akcentēt noteikti Protivity Ultra, mūsu to vienkārši superīgu aminoskābu kompleksu. Un, protams, arī promarinu kolagēnu, pie kura es vēl atgriezīšos pēc maza brītiņa. Tagad par saistaudiem. Tad, kas tad vispār ir saistaudi? Jā, tas ir dažādi kolagēnu tipi un veidi, un mēs saprotam, ka tur ir gan aminoskābes, gan minerālu vielas, un parunāsim tad drusciņi par šiem tipiem, jo kolagēnu tipi tas ir kaut kur ap 30 dažādi kolagēnu tipi, un tad daži no viņiem ir tā kā pārsvarā, un tā kā tie, kas ir pārsvarā, un kuru ir daudz, bet tiem mēs arī tagad pieskaroties, saprotam, ka kolagēns viņš ietekmēs ne tikai ādu, kā cilvēki ir pieraduši, jā, bieži ir tā, kad runājam par kolagēnu, tur skaistāka āda, tur ir, teiksim, savelkās tā āda, tad tvirtāk paliek, bet ir jāsaprot, ka tas ietekmēs gan artēriju sieniņas, gan radzeni, gan zobus, gan kaulus, cīpslas, jā, visus rētaudus. Starp citu rētaudi, jā, arī tāds novērojums, kā izejot šos te visus saistaudu atjaunošanās kursus,
rētaudi paliek tādi mazāk cieti, mazāk blīvi un mazāk uzkrītoši, jā, un bieži vien cilvēks ierauga, kāda paliek gludāka tajā vietā, kur ilgstoši viņa ir bijusi tāda diezgan, nu, tāda izteikta tā rēta. Dažādi šie te želē veida skrimšļi, muguras skriemeļi, starpskriemeļi, acis, stikla veida ķermenis, tas jau ir par otro kolagēnu tipu, es tikai tā pieskaroties, lai ļoti daudz netērētu laiku, jā, tā nedaudz to ieskatu. Tad trešais kolagēna tips, nu, kas arī mums ir šajā te promarīna kolagēnā, par kuru mēs arī mazliet vēl vairāk parunāsim, tas ir ļoti svarīgs, jā, kad tas ir pie elastāna veidošanās, tas ir tāds arī stiepjams audi, kas labi stiepjas, tātad visu veidu audu elastība tā būs. Tas ir arī par kuņģi stāsts, par dzemdi, par maziem skrimšļiem, cīpslām, kaulu smadzenes arī, jā, un acis kristāliņš. Un daudz ir to mūsu ķermeņa daļu, kuras ļoti spēcīgi ietekmē šie te kolagēna veidi, un tad ir jāskatās arī, protams, lai tas pietiktu, jo mēs zinām, ka kolagēna izstrāde pēc 23, 25 gadu vecuma cilvēkiem strauji samazinās, un tāpēc mēs par šo arī runājam. Tālāk membrānas, piemēram, nieru membrānas, jā, par ko varbūt nemaz tā uzreiz nevar aizdomāties. Auzas bungādiņa, jā, tas arī ir viss atkarīgs no tā, vai mums pietiks kolagēna. Nu, un tad ļoti tāds izplatīts, kas ir arī svarīgs, placenta daļa no cīpslām, tas ir 5. kolagēna tips, un ādas virskārta, tas ir jau 29. ko mēs visi redzam ar acīm, epidermālais kolagēns. Un šo te kolagēnu veidu ir ārkārtīgi liela tā grupa, un to visu ietekmē, protams, visu to, ko mēs ēdam, dzeram un kā mēs savu organismu uzturam. Un tad kad mūsu kompānijā parādījās šis promarīna kolagēns, tad jau pēc dažiem mēnešiem sākās liela virkne ar cilvēku atsauksmēm un rezultātiem, jā, gan par sieviešu šīm te problēmām, par orgānu noslīdējumu, tādu atgriešanu normālā stāvoklī, nerunājot, protams, jau par to, kā mainās āda, kā mainās āriene, matu izkrišana apstājas un dažādi entie rezultāti, kurus šeit nemaz visus nevar nosaukt. Bet vēl ir jāatgādina tas, ka vēl ir oktobris, un ja šodien 25. oktobris, tad mums ir palikušas apmēram 5-6 dienas, kad mēs ar fantastisku atlaidi šo te promarīnu kolagēnu varam paspēt sevi iegādāties, tā ka tā vēl tāda papildus motivācija varētu būt arī šī te atlaide, jo atlaides ļoti daudziem patīk, kā mēs zinām. Atvēru tikai vienu tuliņu, jā, kas ir vairāk par šo te promarīnu kolagēnu. Noteikti svarīgi ir atzīmēt tas, ka ir šis te kolagēns no dziļūdens zivīm, no tādiem ļoti, ļoti tīriem šiem te ūdens baseiniem, kas ir visaugstākās kvalitātes, kas ir izgājuši visas pārbaudas, arī šīs te izēvielas, no kā tiek gatavots mūsu promarīna kolagēns, un ja paskatās šajā aminoskābu sarakstā, kas ir promarīna kolagēnā, tad jau top skaidrs, jā, cik ir bagāts mūsu kolagēns, un ir 10,000 šīs te vienības, jā, kas ir tāda optimālā deva, lai mēs ļoti efektīgi risinātu visus tos jautājumus, kas ir ar saistaudiem saistīti, un vēlreiz uzsveru saistaudi, faktiski tas mums ir visur. Ja mēs paskatāmies no matu galiņiem uz savu ķermeni līdz pat papēžiem un kāju pirkstgaliem, jā, un kāju nagiem, tad pārējot pāri visam ķermenim, gan iekšpusi, gan ārpusi skatoties, mums visur ir kolagēns un ir saistaudi, jā, vajadzīgs. Tāpēc arī tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un noteikti par to nedrīkstētu aizmirst. Tad vēl uz tādu, teiksim, locītavu visdažādāko jautājumu risināšanu man gribētos uz šo te produktu pāri likt akcentu – Flexikors un Bosfēlija. Kāpēc tieši uz šiem diviem produktiem es lieku akcentu? Tas ir tāpēc, ka pirms, teiksim, pat vēl arī nebija promarīna kolagēns mūsu kompānijā, es esmu kompānijā pati jau 5. gadu, tad manā praksē un pieredzē arī ļoti labi darbojās šie te divi produkti kopā. Tad šie arī ir produkti, ko esmu lietojusi gan 2, gan 3 mēnešu kursos tieši Flexikoru, un Bosfēliju likusi klāt pēc vajadzības, jo manā tajā praksē bijusi tāda ekstrēma slodze, pēc kuras Bosfēlija ārkārtīgi noderēja. Tas bija pēc ultramaratona, ja, kad vajadzēja atjaunot locītavas. Un par Bosfēliju noteikti man gribētos uzsvērt arī to, ka Bosfēlija tas ir tāds darbības mehānisms, kas ir līdzīgs nesteroīdu pretiekaisumu līdzekļu
darbības mehānismu un tikai bez tām raksturīgajām blakus parādībām. Un, ja, piemēram, šī te bosfēlijas, tas raksturīgākais ir tas, ka tur ir aromātiskie sveķi, satura bosfēlijas skābes, un indieši šo te produktu sauc par cīnītāju ar iekaisumiem, jā, tad tāds pretiekaisuma vērtīgs produktiņš. Un šīs te ēteriskās eļļas un gumijas un palmitīna skābes lielākā vērtība ir tieši bosfēlijas skābēm, pateicoties visām šīm spēcīgām pretiekaisuma īpašībām. Pētījuma gaitā Indijas zinātnieki tika atklājuši, ka lietot bosfēliju tiek efektīgi samazinātas tūskas, sāpes pacientiem ar reumatoidu artrītu, un tas ir arī tad, ja dažādi šķidrumi krājas, ir kādreiz, teiksim, ka ceļgalā vai kādā citā locītavā ir tūskas un krājas tas saucamais šķidrums, tad bosfēliju pievienojot arī kā pretiekaisuma produktu, mēs varam diezgan ātrā laikā risināt. Un tā mana pieredze tā tieši tāda arī bija, ka pēc šiem 107 kilometriem savulaik noskrietiem un tajā Rīga Valmiera ultramaratonā, par ko es esmu agrāk jau stāstījusi, ceļgalu un potīšu vietās bija tādi kā ūdeņains pilventiņi, jā, un tad tieši fleksikors ar bosfēliju lielās devās, kaut kā 3 dienu laikā tas viss tika atrisināts un visas sāpes bija pazudušas. Tāpēc arī vienmēr uzsveru bosfēliju tieši locītavu jautājumos, tas ir labs produkts un arī no cilvēkiem atsauksmes ir vislabākās. Ja? Mani klienti ļoti labprāt šo te produktu lieto un arī atzīst par labu esam. Tālāk bilerons. Protams, ka par bileronu šeit ir jau stāsts tas, ka tas efekts, ko dod bilerons, man šķiet, ka vispār pasaulē nekā līdzvērtīga nav. Un tad jau dažkārt klientiem ir tāda interesanta replika par to, ka ir taču tas saucamais placebo efekts. Te par bileronu stāsts, tas savukārt ir veidots produkts tieši augstvērtīgu dārgu sacīkšu zirgu locītavu ārstēšanai, sakārtošanai un stāvokļu uzlabošanai. Un ja jau tas pierādot sevi šis produkts tieši dzīvniekiem, jā, kurš varbūt ar savu dzirdi un prātu neapzinās, teiksim, sacītā teksta saturu tā kā cilvēks, ja, tad noteikti šo te placebo efektu ir jāizslēdz, jo, kā gan dzīvniekam placebo efekts varētu nostrādāt. Tikai tad, kad tika pierādīta šī te produkta efektivitāte sacīkšu zirgu locītavu atjaunošanā un stāvokļu uzlabošanā, tikai tad arī šo te produktu tālāk jau virsījos to, lai jau skatītu kā produktu pielietot cilvēkiem. Un, protams, ka šie rezultāti viņi arī manā personīgā praksē ir vienkārši izcili, jo tas stāvoklis no kāda izdevās iziet pa šiem gadiem, pateicoties arī bileronam, to vispār nav, to nevar novērtēt ne ar kādu naudu un izteikt ne ar kādiem vārdiem, tāpēc, ka muguras un gūžu un ceļu problēmas, kā pagātnē profesionālam sportistam ir izdevies sakārtot man pašai personīgi, un to neskaitāmo rezultātu ir ārkārtīgi daudz, kur cilvēki apliecina tieši tādu pašu rezultātu, pateicoties bileronam. Vācu zinātnieks Dušeks ir autors šim te unikālam produktam, viņš ir atradis formulu, kuras sastāvā ir hialuronskābe un chondroitīns, un ir zemes molekulu masas hialuronskābe, kas lieliski uzsūcas, darbojas kā smērviela locītavas iekšpusē, aktivizē visu chondrocītu darbu, un tas savukārt nodrošina to, ka tiek ražoti jauni skrimšļaudi. Iedomājieties locītavu galiņā, kaula galiņā, tur, kur mums locītavā ir skrimslītis, ja viņš ir nodilis, jā, tad mēs ar šo te sastāvu palīdzību varam skrimslīšus pamazām atjaunot, un tas arī notiek, un tas notiek dažādu vecumu cilvēkiem, to mēs arī pieredzam, jā, pie tam ir praksē taču cilvēki, kuriem ir potenciāli endoprotezēšana, jau diagnosticēts, ka turpmāk vairs nav nepieciešama, un cilvēks var šo te savu manipulāciju, kas ir ārkārtīgi gan sāpīga, gan grūta, ir iespēja viņam aizvietot tieši lietojot bileronu kursus, varbūt tas ir tādos smagos gadījumos 2-3 mēnešus, un arī palielinātā devātu ārsti rekomendē lietot tādā gadījumā, ir iespējams risināt šo te jautājumu daudz komfortablākā veidā, nekā tā ir operatīva iejaukšanās. Tāda iespēja, ka vienam cilvēkam ir atliek viņu tikai izzināt, saprast un izmantot. Un, protams, ka arī piesaistot šīs te ūdens molekulas, jā, tad tas produkta tā īpašība mums ir līdz ar to
teiksim, nu, tāda svarīga, jā, ka mēs arī pietiekoši lietojot ūdeni plus biluronu, arī nonākam pie labāka rezultāta. Nu, tad kontracīta loma, jā, tas ir skrimšu ļaudu veidotāji. Tad mēs arī noteikti vienmēr zinām to, ka tagad cilvēki paliek vecāki, viņam veidojas tāds dabīgs nodilums. Tas vienkārši to, ko sauc par vecuma nodilumu. Tie cilvēki, kuriem ir lieks svars, un kuri ļoti ilgstošu laiku pārnēsā lielu svaru, jā, tas arī locītavām vēl pastiprina šo te sāsina, šo te procesu, un tāpēc arī ir bieži vien tā, ka nebūtu ne veciem cilvēkiem ir locītavu problēmas. To es arī novēroju apkārtējos, jā, runājoties cilvēkiem daudz jaunākiem par mani, kad ir šī te locītavu problēma, kura tiek jau meklēta dažādi ceļi, kā ar to tik galā. Nu, un te noteikti vēl man gribētos teikt, ja pieņemsim arī ir grūtniecības tādas, kas ir dažkārt pat viena, divas, ja, kad ļoti spēcīgi ir pazaudēts kaut kādas barības vielu, teiksim, tas resurss, un viņš ļoti samazinājies, un tad arī ir daudz pazīmi, jau pēc kurām var noteikt, ka būs problēma ar locītavām, ja laicīgi netiek papildināts uzturs ar svarīgiem tādiem papildu elementiem. Nu, lūk, un kā jau teicu, hilarons, kābam, chondroitīns, jā, tā ir šī te divas galvenās sastāvdaļas, kas ir skrimšļu atjaunošanai mūsu biluronā. Un ja mēs salīdzinām to, ka, pieņemsim, injicējot locītavā produktu, jā, kuram būtu līdzīga iedarbība, jā, tad vienmēr jāatceras, ka tajā gadījumā tas būs uz to konkrēto locītavu. Ja mēs lietojam iekšīgi biluronu, tad mēs iedarbojamies uz visām locītavām vienlaicīgi, un organisms to saņem kopumā. Tad mēs iedarbību iegūstam uz visu organismu, jā, nevis tikai uz vienu locītavu, kā tas notiek injekcijas gadījumā. Tad vēl ļoti tāds svarīgs jautājums, kuram es jau pieskāros brītiņu iepriekš, tas bija par bosfēliju, es runāju, un es teicu par pretiekaisumu efektiem, ko dod bosfēlija. Vēl bez bosfēlijas šeit ir produkti, par kuriem mēs vēl varētu runāt. Tad viens tas moments ir, kad mēs runājam par nodilumu, par to, ka skrimšļi nodilst, par to, ka ir produkti, kas šos te nodilumu procesus var apstādināt un atjaunot un atgriezt jau tādā reģenerācijas režīmā, bet otra lieta, par ko vēl ir jārunā, tas ir arī locītavu iekaisuma procesi, kuru dēļ ir problēmas, un tad savulaik arī studējot sporta medicīnu bija ļoti tāds interesants moments, kad profesors lekcijā teica tā, kad jums ir kaut vai mazākā angīna, kad jums ir kaut vai mazākais iekaisums, jums ir jāguļ gultā un jums ir jādzer tējas, bet nevis jādodas uz darbu vai jāiet uz treniņu vai arī jādara kaut kas ļoti aktīvs. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka, protams, tas ir kaut kādi vīrusi, baktērijas, jā, kas, jo aktīvāk cilvēks tajā brīdī, kad viņam ir šis vīrus, baktērija sevi darbojās, strādā, tur kaut ko fizisku dara vai arī vienkārši iet uz darbu, bet nevis ārstējās. Jo ir lielāka varbūtība, ka tās visas baktērijas, jā, viņas vairojās un viņas nonāk arī visdažādākajās ķermeņa vietās tieši caur to, ka jūs nevis guļat un ārstēties, bet ka jūs pārvietojaties, būdami slimi. Es pati esmu arī, protams, grēkojusi dzīve ar šo ļoti daudz, jā, jo nenovērtēju to visu nopietnību, jā, bet tas tieši arī tas moments, kad kaut vai neliels iekaisuma process, kas var sākties no kakla, piemēram, jā, viņš var izraisīt tālāk sekas jebkurā ķermeņa daļā. Tas var būt uz sirdi atstāt iespaidu, tā skaitā uz locītavām. Un, ja mēs atgriežamies pie mūsu pirmā slaida un atceramies, ka tur mēs redzējām, ka locītavu šo te visu aptver tāda locītavu somiņa, un tur ir iekšā tas sinoviālais šķidrums, tad baktērijas, sēnes, vīrusi, tas var būt nonākt arī šajā daļā. Un tad tas ir arī bieži vien visdažādāko iekaisumu iemesls, kāpēc arī, protams, ir jārunā par pretiekaisumu produktiem un atkal atgriežoties tur, kur mums bija šie 4 solīši, jā, ka mēs dzeram ūdeni, ka mēs organismu sārminam, ka mēs organismu attīram un ka mēs organismam tikai tad dodam šos te barības vielas, tad mēs tieši vēlreiz un vēlreiz paskatāmies uz to, ko tad mēs varam darīt, lai šis te bakteriālais un vīrusu fons mums būtu minimizēts. Tad viens svarīgs solis, tas ir produkti, kas ir antibakteriāli, kas ir dabiski, kas ir bez blaknēm
Un kas ļoti vērtīgi, teiksim, ir tieši caur to, ka viņi dabīgā veidā jums mazina, novērš šo te baktēriju vīrusu iedarbību. Šeit blakus Bosfēlijai es esmu pievienojusi fotogrāfiju pauderku, jeb skudurkoka mizu, kas ir antibakteriālu un precēņu iedarbības produkts un kas ir ļoti svarīgs sastāvdaļa, ko vienmēr mājās vajadzētu turēt par rokai. Tātad, ja mēs runājam par to, ka mums ir veselas locītavas, tad noteikti visi antibakteriālie, dabiskie pretiekaisuma produkti tur arī būs svarīgi. Nu, lūk, tagad tas ir tāds, varbūt, pārskats tādā ļoti tādā ātrā tempā cauri tiem akcentiem, kas man likās šobrīd svarīgi, un tagad es domāju, ka ir laiks arī cilvēkiem, kas mums piedalās, un noteikti varbūt ir kaut kādi jautājumi, vai arī jums ir kaut kāda pieredze, par kuru jūs varētu parunāt. Es labprāt dotu vārdu, var pieslēgt mikrofonu un video, un varbūt kādu īsu atsauksmīti vai jautājumu. Tā, tas no manis šobrīd būtu, tas informatīvais būtu paveikts šobrīd. Tā, es paskatīšos čatiņā, te mums ir ierakstīts čatiņā kaut kas, paskatīsimies, vai tur ir kaut kas pēc ērču piesūkšanās var pēc kāda laika sākt sāpēt locītavas. Un tādus piemērus mēs zinām. Jautājums ir, vai jūs pēc tās ērces piesūkšanās arī kaut ko jau lietojāt un kaut ko darījāt, Inga jautā. Jā, tas var atstāt arī uz locītavām, jo kā jau mēs visi šeit, es ceru, jūs sapratāt to domu, jā, ka tā baktērija, kas ir organismā, viņa var būt jebkurā vietā. Jā. Mēs esam arī dzirdējuši piemērus, ka sirdsdarbību atstāja iespaidu tieši arī tās baktērijas, ko pārnēsā visdažādākie kukaiņi, un tas ir ērces tajā skaitā. Jā, protams, un tieši par ērču piesūkšanās sekām mums ir jums jājautā savam konsultantam, jo šodien tā nav mūsu tēma, bet mums ir speciāla nutrientu programmiņa, jā, kuru jūs noteikti ilgstoši varat mēģināt pielietojot, skatīties, kādu tad rezultātu un kādas izmaiņas pakāpeniski jūs varat ieviest, jā, šajā savā veselībā, jo tas ir tāds kā variants, jā, ka tas var būt no ētas skodiena. Es ceru, ka es atbildēs jautājumu. Varbūt kāds vēlas papildināt vēl. Sakiet, lūdzu, vai vēl kādam ir jautājums, kas šobrīd piedalās? Jā, lūdzu, Inga. Jūs noteikti vēršties, Inga, pie sava konsultanta, un tad jau arī izrunājiet sīkāk to programmu, ja, kas būtu jāpielieto, tad, ja ir risks, ka varētu būt sekas pēc ētas koduma. Tā, šobrīd izskatās, ka jautājumu klātienē vairāk nav. Tad jau es domāju, ka mēs, iekļaujoties šodien ļoti precīzi tieši pusstundiņā, būsim tikuši jautājumiem galā. Ja vēl kāds tiešām, kas šeit pieslēdzies vēlas ko sacīt, jebko, tad droši. Un tad jau mēs arī varēsim šodien atvadīties. Bet nekautrējieties, ja kādam ir kas sakāms, mēs ar prieku. Šī pauze laikam liecina, ka jautājumu mums šodien nebūs. Jā? Tā ka visiem paldies, tiem, kas visiem bija pieslēgušies šodien, un es ceru, ka jums būs noderīgi, un es ceru, ka jūs turpināsiet pētīt šo tēmu, jo ir jāsaprot tā, ka laikam ejot, mēs ar vienu jaunu informāciju par visu to iegūstot, saprotam tālāk arī varam tiešām ļoti veiksmīgi risināt daudzas jautājumus. Paldies jums sirsnīgs un uz redzēšanos!